Labdien, tauta! Šodien mēs parunāsim par aktuālu tēmu latviešu sabiedrībai. Runa būs par Mairi Briedi, par Kristapu Porziņu, par Latvijas hokeja izlases, kas viņiem visiem ir kopīgs. Videospēles. Tieši tā. Nē, es parunāšu par sportu un kāpēc es uzskatu Latvijā ir tik maz augstas klases sportisti. Sākumā es uzreiz pasaku, es nerunāju par sportistiem, kas spēlē Eiropā, piemēram, basketbolā, spēlē Eirolīgā, vai es runāju šeit par augstākās klases sportistiem, kā Kristaps Porziņš, kas ir NBA, labi, Rudņevs, piemēram, arī, kas spēlē futbolu Hamburgā, spēlē, tagad 2. līgā spēlē. Tādu tipu sportistiem nevis, kas ir arī visu cieņu, labi sportisti, bet viņi nav augstākajā klasē, tādēļ es parunāšu par tiem un kāpēc uzskatu ir tik maz Latvijā sportisti. Tātad, kas visiem šiem sportistiem ir kopīgs? Kristaps Porziņš, Mairis Briedis, Zemgus Girgensons. Noteikti viņiem visiem ir nauda, tas ir noteikti. Viņiem arī ir meitenes, kas skrien pakaļ, tas arī noteikti. Bet viņiem ir šādas īpašības. Viņi ir ieguldījuši smagu darbu, viņiem ir pacietība, viņiem ir ugunis, viņiem ir mērķis un ugunis, lai sasniegtu mērķi, respektīvi. Es uzskatu tās īpašības, kas atdala augstas elites sportistus no parasta sportista vai vispār, jebkurā profesijā cilvēks ar mērķi, ar uguni, viņu sasniegt pacietību, ieliek laiku, zināšanas, viņš noteikti sasniegs vairāk nekā parasts cilvēks, kas negrib vienkārši darīt, kas izvēlās labāk atpūsties, pasēdēt, paskatīties televizoru un, respektīvi, neiet uz saviem mērķiem tik ļoti. Iespējams man, stāvu zemāk. Pieņemsim nākamais Jordans, Jordans. Viņš var iespējams būt nākamais Jordans, bet viņš neieliek laiku, viņš neieliek to darbu, viņam nepiemīt tās īpašības, kas piemīt tam sportistam, kas ir augšā, tam pašam Jordanam, jo viņš izvēlās, pēc tam ar draugiem uz klubu, iedzert, uzpīpēt, ietusēt ar meitenēm vai ne. Tas viss būs, kad arī tu sasniegsi to mērķi, un mēs vienkārši neilgam laiku, mēs uzliekam savu lielu X saviem mērķiem, un man ir ļoti žēl, kad es to redzu noteikam, ar daudziem bērniem, tīņiem Latvijā, kad, viņi negrib ielikt to darbu, viņi redz varbūt savu mīļāko dziedātāju, savu mīļāko aktrisi, sportistu tajā televizorā, un viņi domā, es būšu kā viņš, bet viņi necenšas, viņi nepavada stundām, dienām pie groza vai stundām, dienām rakstot tekstus, vienalga mācoties kaut kādu scenāriju, vienalga ko, jo viņi izvēlās labāk iet ar draugiem, jo viņi baidās pazaudēt draugus, viņi baidās palikt vieni. Tu gribi vienkārši pavadīt labu laiku un atpūsties, tusēties, bet, ja tev ir mērķis, ej pie viņa, strādā pie viņa, cīnies, pēc tam tas viss būs, tici man, tas viss būs, tikai vienkārši pagaidām ieliec darbu un pēc tam tu pats redzēsi, ka dzīve paliks labāka un dzīve būs tev pateicīgāka. Piemēram, tas pats Kristaps Porziņš, Zemgus Girgensons, viņi visi strādāja, smagi strādāja pie savu mērķi bērnības. Ticu, Kristaps Porziņš meta 100 000 metienu uz dienām. Protams, cik viņš daudz meta, varbūt meta vienu, un viņam ir anormālais talants, un viņš ir vienkārši, varbūt viņš ir robots. To darīja, viņi ielika to darbu, viņi negāja ar saviem paziņām draugiem tusēties, kas noteikti viņiem piedāvāja iet ballēties, atpūsties ar meitenēm vai ne, bet viņi izvēlējās to darīt un paskatīties, kur viņi tagad Kristapam Porziņam, es ticu, pēc karjeras beigām līdz 40 gadiem maksimālais viņš spēlēs, viņam būs tik daudz naudas un pietiks gan saviem mazbērniem, gan sev, gan savai ģimenei. Un viņš varēs atpūsties, iet ballēties, tusēties, izdarīt tās lietas, kuras viņš pat neiedomājās, ka varēs izdarīt. Un viņu draugu paziņas tikmēr strādā darbā, kas viņiem nepatīk, viņi iet varbūt vēl patusēties vai nepiekdienā uz vecrīgu, bet viņi dara darbu, kas viņiem nepatīk un viņi nav sasnieguši savu mērķi. Man liekas, tas ir ļoti slikti un skumīgi, kad cilvēkiem tā ir. Jo, manuprāt, mēs cilvēki izvēlamies iet, kā saka latviešajiem uzsvinētajiem, nosvinēt piekdienu vai ne, vai mazo piekdienu ceturtdienu, bet arī ir savu mīnus ar slavu, piemēram, tas pats Andris Biedriņš. Vienkārši pazuda un viss, un traumas, un
un gāja tusēties uz klubiem, notērēja, es nezinu, vai notērēja, bet noteikti gāja ļoti daudz naudas, notērēja klubos un nestrādāja, neturpināja strādāt, pelnīt nākotnē, un tagad viņš ir pazudis. Pēdējo reizi viņi redzēja kino, turiet savu tuviniekus blakām, un viņi jūs, kā saka, sagrābs un pavilks atpakaļ, kad jūs darīsiet kaut kādus stulbības un vienkārši iespējams sabojāsiet savu dzīvi dēļ tā. Viena lieta, kas man ir tuvu, tas ir futbols. Es esmu Liverpool FC fans, es fanoju par šo klubu, es fanoju par futbolu, sekoju tam līdzi, kad ir iespēja, kad ir čempionāti, noteikti skatos. Un es vienreiz redzēju Latvijas izlasi futbolas čempionātā. Kāpēc? Tāpēc, kad tajā pašā laikā es izēju ārā un es redzu čalis konto formā ejot un kurijot smēķi un graužot semkas un iet uzpīpēt, iedzert vai ne. Un līdz ar to es neredzēšu, es domāju, tuvākos 10-20 gadus Latvijas futbola izlases kaut kādā čempionātā. Un tas ir tikai dēļ tā, ka cilvēki negrib strādāt pie saviem mērķiem, jo es ticu, ka tajā skonta uniformā čoks staigāja un viņš domā, jā, es būšu nākamais futbolists, bet es labāk uzpīpēšu. Jā, es pats dažreiz arī paslinkoju, man pašam ir savu dēmoni, es izvēlos varbūt uzspēlēt video spēli, neuztaisīt jums video dažreiz. Aliņš, tāliņa iedzeršana netraucē man uzfilmēt. Jums, piemēram, šo video es vakar izdzēru alu, bet šodien filmēju jums video, viss ir kārtībā. Tā profesija, tas mērķis, ko es gribu sasniegt, atļauj tādas lietas varbūt darīt, un es to daru normās, un es to nedaru pārāk daudz. Ja es runāju par sportu, uzskatu, sportistam jābūt taču fiziskā formā, veselīgam un, tiešām, sportiskam. Un es to video netaisīju, varbūt, lai liktu kaut ko aizkartu, kādu jūtas, bet es uztaisīju varbūt kādam bērnam, kādam jaunietim, kas grib strādāt pie mērķa, un viņš varbūt šaubās, ko darīt, iet, varbūt patusēt ar draugiem vai palikt strādāt pie mērķa, tad varbūt šis video tev palīdzēs sasniegt savus mērķus, sasniedziet visus savus mērķus. Es gribu, lai visi jūs sasniedzat mērķus, un mēs daram, ko mēs gribam šajā pasaulē, nevis to, ko mums liek darīt. Ja tev patiks šis video, nospied laiku, padalies ar citiem, tādēļ nospied share pogu, un pats galvenais abonē manu kanālu, jeb poga subscribe. Vēlreiz, paldies, ka noskatījies video, un tiekamies nākamnedēļ. Peace!